Sveicināti, draugi! Šodien mums ir interesants viesis, vokālists un ģitārists, grupas Baložu pilna pagalma veidotājs, populārs mūziķis Māris Šverns. Mūzika, kuru es jums lūdzu noklausīties katram pirms šī podkasta sākuma, visi linki ir aprakstā, ir savā ziņā fenomens, jo šī mūzika iet cauri laikam, kā arī grupa ir tāds pats fenomens. Tāpēc, ka parasti kopā ar mūziku noveco arī tās auditorija, bet šai grupai koncertos var redzēt visādi vecuma cilvēkus, jauniešus, vidusvecuma cilvēkus un arī pensionārus. Tāpēc, kad mūzikai, kas ir rakstīta ar ideju un priekšdomas izpausmes, kaut kas savs tiks atrasts katrā paaudzē un katrā laikā. Nebija vēja, tik viesulis smējās, aiznesdams atpakaļ, tālu projām aizgājušos, nebija saunas. Sauls visu aprijā mani, tevi un visus, kas gaidīja salnu. Plānos kālātos ietinušies un lapām apsegušies. Nebija vēja, tik viesulis smējās, aiznesdams atpakaļ, tālu projām aizgājušos, nebija saunas. Sauls visu aprijā mani, tevi un visus, kas gaidīja salnu. Plānos kālātos ietinušies un lapām apsegušies. Nebija gaismas, bija tumsa, nebija ūdens, bija dubļi, nebija gaisa, bija tvans, bija tvans. Nebija gaismas, bija tumsa, nebija ūdens, bija dubļi, nebija gaisa, bija tvans, bija tvans. Bija nakts, un naktīs, protams, arī nakts rīta ausmas slēpās, sarkanā miglā vakaros putni nepārstāja dziedāt, jo rītos nemaz nebija sākuši. Izplēst pārnus un pacelt galvas. Nebija gaismas, bija tumsa, nebija ūdens, bija dubļi, nebija gaisa, bija tvans, bija tvans. Nebija gaismas, bija tumsa, nebija ūdens, bija dubļi, nebija gaisa, bija tvans, bija tvans. Un sveicināti, Māri, šajā studijā. Sveicināti. Par šo te dziesmu, kur jūs teicat dzirdējāt, jūs varēsiet dzirdēt nedaudz vairāk intervijas laikā. Es pieļauju, ka Māris viņai ir ielicis īpašu domu. Bet no sākuma par to, kas mums sēž šajā studijā, uz šī te krēsla. Un tad, Māri, pastāstiet lūdzu nedaudz par sevi, kas jūs esat, no kurienes jūs esat un kā vispār šis viss aizsākās, bet ar vienu jautājumu vienā laikā. Tā kā no sākuma izstāstiet lūdzu pavisam nedaudz par to, kas jūs esat un ar ko jūs nodarbojaties, kāpēc esat šeit. Esmu dziesmu autors. Mans dziesmas pārsvarā var klausīties grupas Baložu pilna pagalma izpildījumā. Ir man arī solo albumi. Grupai Baložu pilna pagalma par šiem gadiem ir 14 studiju albumi un man ir 6 solo albumi. Jā, un jūsējās dziesmas varēs arī skatītāji atrast aprakstā. Tā kā, jā, paldies, Māri, un tad jau sāksim runāt par jums un iesim pēc kārtas. Kā jūs varētu teikt par savu bērnību? No kā vispār, vai jums jau tajā laikā bija kaut kāda saistība ar mūziku?
Vai jūs jau tajā laikā, pieņemsim, kaut ko dziedājat vai rakstījāt? Bērnībā es tā kā domāju, apmēram līdz 15, 16 gadiem. Man mamma bija mūzikas skolotāja. Mājās daudz skanēja klasiskā mūzika. Un kaut kāda interese vairāk vai mazāk man par mūziku bija jau no bērnības. Bet tad kaut kāds, man nāca, kad man bija 6, 7, 8 gadu, uz mājām nāca klavieru skolotāji. Un tas tā īpaši man neuzrunāja, bet kaut kur nepilnos 11 gados es sāku sadzirdēt dziesmas, melodijas, kuras es nekur nedzirdēju sev apkārt, no tā es sapratu, tās ir manējās. Un tā es galvā, varētu teikt, nodarbojos ar kompozīciju. Tas tā skaļi skan. Bet viena no manām bērnības rotaļām bija ne tikai kaut kādas ārējās izpausmes, tur hokejs, futbols vai tur kariņi un kaut kas tur vēl. Zīmēšana, zīmēt man patika, bet viena no manām rotaļām bija veidot galvā savus dziesmas. Un tad 16 gadu vecumā, kas jau laikam vairs nav kā bērnība, mans draugs Dambs, kas vairāk ir pazīstams kā grupas Inokentijas Mārpuls vadītājs un dziesmu autors, viņš ieteica mums nopirkt ģitāras. Un tā no 16 gadiem tad arī apkārtējā varēja sākt klausīties, kas man tur galvā skan. Jā. Tas jau ir diezgan labs sākums. Pastāstiet, daudziem pieņemsim mūziķiem kaut kādās tādās intervijās jautā šādu jautājumu, un viņi saka par kaut kādu iedvesmu no kāda skolotāja vai arī no kaut kas tam līdzīgs. Vai jūsu talants jau bija bērnībā kāds pamanījis, vai arī tikai no brīža, kad jūs jau nopirkāt ģitāras un sākāt spēlēt? Vairāk man bija pieaugušie domāja, ka es esmu talantīgs zīmētājs, ka es kļūšu par gleznotāju iespējams. Man mēģināja virzīt pa to līniju. Mūzika bija mazāka. Un kas notika ar jūsu gleznošanas nozari? Man jāatzīstās, kad es vispār nemīlēju mācīties. Un man, protams, lika iet, sūtīja man uz zīmēšanas pulciņiem. Bet viss, kas bija obligāti jāmācās, man nekādīgi nepadevās. Bet, piemēram, tā dziesma, sauksim viņu par komponēšanu galvā, to man neviens nekontrolē, neviens neteica, kā vajag. To es arī līdz 16 gadiem darītu, kā es gribu, un tad no 16 gadiem ģitāru sāku spēlēt, un nekur viņi nemācījos spēlēt. Man nebija skolotāji. Es varēju to mācīties pats, kā ienāca prātā. Mēs ap divu dāmu paši mācījāmies, paši visādus akordus izdomājām. Nu, mums tur bija tāds, varētu teikt, Latvijas underground vectēvs aizsācējs Andris Černovs. Viņš mums parādīja kvintu, kā uz ģitārām kvintu. Tas bija vienīgais akords, ko mums kāds rādīja, un pārējo mēs tur paši visi izdomājām. Pat cik tas nebija kā mācību process, man tas gāja ļoti viegli. Un jūs teicāt, ka jūs nebijāt fans mācīties, vai kādas tad jums bija atzīmes apmēram? Vai man bija slikts? Pirmajā klasē vēl bija, toreiz bija maksimālais, bija 5 baļu atzīmes sistēmā, un man bija 4-5, jā. Pēc tam ar 2. klasi jau vairāk trīnieku, un tad tā uz trīniekiem es tur vilku. Man nekādīgi mācīšanās process neuzrunāja. Vēl pirms mēs kustamies tālāk, es atceros, ka es aizmirsu uzdot jautājumus, no kurienes jūs esat, no kādas pilsētas un cik jums ir gadi? Es esmu no Rīgas, dzimis un uzaudzis Rīgā. Pirmos 5 gadus ar vecākiem mēs dzīvojam Bruņinieku ielā, netālu no Bruņinieku un Brīvības ielas krustojuma. Tur tagad ir pestīšanas armija mājā. Un tad no 5 gadi Pārdaugavā. Tieši pretī botāniskajam dārzam, Vīlipiela, un tur es dzīvoju no 5 gadu vecuma. Ar vecākiem mēs tur pārvācāmies. Es esmu 68. gadā dzimis 3. februārī, tas man tagad ir cik?
Pat cik manā mācīšanos bija švaki, es tagad uz rāvienu nevarēšu saskaitīt. 68. 68. gads, vecākot man tagad ir 58. Tas ir vēl interesantāk, kad arī es nevarēju saskaitīt. Šito mēs izgriezīsim. Kāpēc? Ļoti labi atstāja. Jā, atstāja. Dzīvāk būs. Būs dzīvāk. Bet Šitāds, es atvainojos tādu remarku. Es, piemēram, muzika arī šeit, tad, kad miksēju dziesmas, un sanāk kaut kādi kreisie, ne jau viss, bet kaut kāds kļūdiņas. Un viņš var ļoti forši tajās dziesmās atstāt, un tas iedod kaut kādu dzīvīgumu. Un ne jau viss, protams, ir tāds, kas ir kļūdas, kas ir jāmet ārā un jāaizmirst, bet šitas, man liekas, šobrīd bija ļoti labi. man ir tāds sajūta, ka mums ar jums ir diezgan daudz kas kopīgs, jo es vienmēr ar vadību cīnos par to, ka, lai atstātu tādas tā kā iespraudītas par šitādām te. Paldies, Mārk, ka jūs man atļaujat. Jūs vairāk neko man nepateiksiet, dārgā vadība, paldies jums. Tātad, bet ja mēs turpinam pa scenāriju, tad jums dziesmās ļoti daudz tēli un tēlēnības un tam līdzīgi. Kāds pirmais tēls, kas nāk jums prātā, tagad jūs atceraties tieši savējo bērnību? Pirmā aina vai arī kaut kāds tēls, vai arī, es nezinu, iedomājamais draugs, kas tā kā būtu jūsējais? Man liekas, mammas acis, smaids, acis, kaut kas tāds. Es nezinu, vai tas ir nosapņots, vai tas bija realitātē. Mammas seja, kas ir pārliekusies pār mani un ir smaidīga un priecīga, kaut kas tāds. Tad ir vecajā dzīvoklī, man patīk skatīties vakaros vai naktīs, pareizāk sakot, kad bija jāguļ. Bija no ielas iespīdēja garām braucošu mašīnu gaismas. Atstarojās kaut kur griestos, un tie tādi izskatījās pēc tādiem kvadrātiņiem, kustīgiem. Un tajā tumsā, istabas tumsā naktī man patīk skatīties, kā tie. Man teica, ka tas tā kā no ielām, no mašīnu lukturiem tas ir. Bet es tos uztvēru kā tāds pašs pa sevi kustīgas kvadrātiņas, kas tur dzīvo savu dzīvi, un es sekoju, kā viņi tur dzīvo, kā viņi kustās pa griestiem. Piedod, ka jautāju, bet izklausās kā ideāls pamats kā dziesmai. Jums kaut kas ir par to arī uzrakstīts? Tieši par šo tēmu, nē. Bet jā, būs jāpadomā. Ar gadiem, varbūt 58 gados es vēl esmu tam pa jaunu, bet kaut kur pēc gadiem 10 es noteikti atskatīšos, man tas būs daudz svarīgāk un interesantāk, un te būs dziesma par gaismas kvadrātiņiem. Gaidīsim. Griestiem. Gaidīsim. Bet jūs jau teicāt, ka jūs atnācāt pie mūzikas, nopirkāt pirmās ģitāras 16 gados, bet tomēr vai tas bija viss? Vienkārši jūs aizgājat uz veikalu, nopirkāt ģitāru un nolēmāt, kā ar to ir jāsāk? Manā gadījumā ir tā, ka es daudz neko nenolēmu. Dāmas ļoti, viņš jau pirms vēl nopirka ģitāras, viņš jau bija rock muzikants, viņš jau bija tajā visā iekšā ļoti. Un es viņam vienkārši turēju līdzi, kā draugs, kā kompanjons, un pēc mēs izveidojām pirmo grupu, un viņš mums tāds virzītājs spēks tajā visā bija. Un es vienmēr dzīvoju kaut kādu citu dzīvi, un reiz par reizē pieslēdzos kopīgiem ierakstiem, kaut kādām mājas koncertēšanām. Es tā sevi pat nedomāju, ka, cik tai vecumā 11 var domāt, ka viņi tur kļūst par roka muzikantiem, vai par kādiem sportistiem, vai kaut ko vēl, vai skatos māksliniekiem, publiskām personām. Es kaut kur laikam arī iedomājos, ka varētu būt kāda grupa, bet man nekad nav bijusi laba sajūta, kad es esmu skatuves publikas priekšā. Tā kā dāmam ar to bija vieglāk. Un tā kā es pēc iespējas, cik varēju no tā izvairījos. Bet ļoti daudz bija jāspēlē, jo apkārt tomēr gan dāmas, gan citi draugi ļoti ar to nodarbojās. Un vēlāk, kad 1994. gadā nodibinājās grupa Baložu pilna pagala, tā jau tā kļuva par tādu tā publiskā esamība, jo man palika pa tādu ikdienu patīk vai nepatīk, nācās pie tā pierast. Man daudz gads tas bija kaut kas līdzīgs kā ar zobārstu, ka jāiet, nevar neiet. Es ļoti labprāt, man tās dziesmas bija, es viņu šaurā lokā ar draugiem, es varēju viņus atskaņot, un par to bija vairāk vai mazāk prieks, jo tās dziesmas skan, nekur jau no viņām nevar atbrīvoties, viņas vienkārši ir. Un tad es viņus varu kaut viens pats mājās ierakstīt magnefonā kaut kādā
skaņu nesējā vai ne, un kaut viens pats klausīties. Bet sanāca tā, ka bija jāspēlē daudz lielākai publikai nekā tikai šaurs draugloks. Un ir jautājums tieši par Baložu pilnu pagalmi. Tā ir jauns bloks, bet pirms mēs viņu uzsākam, tāds arī neliela aizpraudīt. Tā, kad man mamma pirmo reizi pateica par jūsu grupu un pateica par jums vispār pastāstīja, man radās pišķi tāda interesanta versija uztaisīt šo interviju, tas jau bija vēlāk, bet man parādījās versija tieši par jūsu grupas nosaukumu. Tāpēc, ka es pirmajā reizē nepareizi sadzirdēju, un pirmo mēnesi, ko man mamma stāstīja par jums diezgan bieži, es visu laiku domāju, ka jūsu grupa sauc Baložu pilni pagrabi. Un tikai pēc tam vēlāk, kad es jau sāku domāt par interviju, man pateica to, ka Baložu pilni pagalmi. Tā kā, jā, ceru, ka es neesmu vienīgais, kuram kaut kāda kļūda ar šito, ne? Ne tu. Mūsu pirmā publikācija par mums laikrakstā Diena. Kaut kad 1995. gadā tur bija minēts viens festivāls un kāds grupas tur piedalās, un tur bija rakstīts tieši tā, ka piedalās arī grupa Baložu pilni pagrabi. Tieši tāpat? Jā. Nu jā, bet tomēr jāatgriežās pie grupas Baložu pilni pagalmi. Tad kas bija pirms tās? Vai jums tad arī bija kaut kādas pirmās grupas vai arī kaut kas tam līdzīgs? Jā, 16 gados mēs ar dāmu nodibinājām grupu Aklā zarna. Un tur vēl daži draugi piedalījās. Pēc tam Aklā zarna kaut kādā brīdī pārtapa grupā Inokentijs Mārpls. Es tur sākotnēji ar vēl mazliet piedalījos. Tad, un tad es diezgan reti koncertēju mājās, regulāri ierakstīju magnetofonu lentē savas dziesmas. Tā ja tāda mājas ieraksts bija, bet publisks uzstāšanās solo bija reti. Līdz 94. gada februāra marta mijai, kad tika nodibināta grupa Baložu pilni pagalmi. Tā varētu teikt, tāds CV apmēram. Un kā tieši izveidojās Baložu pilni pagalmi? Kāpēc tieši jūs nonācāt pie šī te nosaukuma un pie šī sastāva? Pieļauju, ka iepriekšējām grupām bija cits sastāvs, vai ne? Jā, tie bija visam citi cilvēki. Aklajā zarnā bijām mēs ar Dambu, un šeit tad tur pieslēdzās kādu no mūsu draugiem. Inokentijā Mārplā bija Dambs, es un tur jau citi cilvēki, kas arī pēc tam palika Inokentija Mārpla sākotnējā sastāvā, turpināja to darbību. Un tad 94. gada sākumā Dāmas man uzaicināja piedalīties vienā festivālā, kur izpildīt manas dziesmas. Viņš pats spēlēja basģitāru, Kaspars Putriņš bungas. Un to festivālu Krāmenē, Krāmielas pagrabā rīkoja apvienība Tornis. Un starp rīkotājiem bija Uldis Gedra, viens no Torņa apvienības dibinātājiem un vadītājiem, un viņš piedāvāja izveidot, pēc šī koncerta viņš man piedāvāja izveidot grupu. Tā kā būtībā tas ir viņa nopelns. Un arī visus šos gadus viņš mums ir galvenais grupas uzturētājs un virzītājs spēks. Un kā jūs tajā laikā atradāt šos cilvēkus, lai veidot grupas, kā jūs atradāt šādu festivālus, kuros piedalīties? Kā es jau teicu, man Dāmas uzaicināja uz to Krāmielas pagrabu festivālu, kuru rīkoja tornisti. Un tad Uldis man piedāvāja nodibināt grupu, un tur bija tāds Juris Mežeckis, ar iesauku Džurels, viņš spēlēja basģitāru, Uldis bungas, es ģitāru un dziedāju. Un sākotnēji kaut kā tā nostabilizējās, ka tikai izpildījām manas dziesmas. Kur jūs tieši tos cilvēkus atradāt? Pieņemsim, jūs sakat, Dāmas uzaicināja. Jā. Es pareizi viņu iesauku saku? Jā, Dambs. Jā, viņš uzaicināja. Kur jūs tādus pārējos grupas dalībniekus meklējat, vai arī, pieņemsim, pieļauju, ka jūs pašu festivālus meklējāt? Es toreiz neko nemeklēju, tā, ja paaicināju, tad uzspēlēju kā solo mākslinieks. Un Dāmas laikam uzskatīja, ka es esmu pārāk ilgi sēdēs mājā un neko nedarīs, viņš man mēģināja iekustināt. Un bija festivāls, viņš saka, ejam uzspēlējam. Es saku, man nav ar ko.
Viņš saka, es tev uzspēlēšu basģitāru. Es saku, nav bundzinieki. Viņš saka, Putriņš uzspēlēs bungas. Nu, mēs vienu mēģinājumu uztaisījām, aizgājām uz Krāmenes to festivālu, nospēlējām 6, 7 vai 8 dziesmas Krāmēlas pagrabā, un pēc tam Uldis man uzrunāja pēc kaut kādas nedēļas, ka viņam patika. Viņa ar tornistiem arī nostājās šo mūsu uzstāšanos, un viņam patika, un viņš piedāvāja dibināt grupu kopīgi. Tā, bet tas nosaukums Baložu pilna pagalma manā pirmajā laulībā, man sieva vienreiz atnesa mājās dzejoļu krājumu. Dzejoļu krājumu, 6 turku dzejnieki, tād pagājušā gadsimta 50, 60, laikam 70. gadu Turcijas dzejnieki turku, un Uldis Bērziņš brīnišķīgi viņus pārtulkoja latviski. Un es kā ieraudzīju, sieva atnesa viņu mājās un Dagniju, bet es kā ieraudzīju to vāku ar Kurta Fridriksona reprodukciju un virsū rakstījis Baložu pilna pagalma, es kā ieraudzīju to nosaukumu, es teicu, ka, ja man kādreiz būs, ja es kādreiz spēlēšu grupā, es gribētu, ka viņi tā sauktos. Tas jau vispār ideāli, kad principā nosaukums pat pie sevim atnāk, viņi nav jāizdomā tādā ziņā. Un jautājums tieši par izdomu. No kurienes jums pirmajos gados radās iedvesma? Nu, tieši var teikt, pirms grupas nedaudz un pēc tam. Vienkārši no jūsu galvas, vai arī pieņemsim kā no dzeju grāmatām? 10 gadu vecumā, kaut kur nepilnos 11 gados, man māmas draugi uzdāvināja plates, vinila plates, kas bija ārzem. Nāca no rietumiem, kontrabandas ceļā ienāca Latvijā, toreiz tas viss bija aizliegts. Laiki jau, protams, toreiz bija daudz brīvāk nekā agrāk, bet tomēr nelegāli caur jūrniekiem ienāca plates Rīgā, kā ostas pilsētā, daudz tāds bija pieejams. Un mammai bija draugi, kas atstāja tās plates, arī iedoma man paklausīties, un tā viņas palika pie manis. Un tur bija Nitty Gritty Dirt Band, tur bija plašākai publikai, es pieļauju arī tavu vecumu cilvēkiem ir pazīstama tāda grupa kā AC/DC. Tur bija duets Bakarā, Spāņu toreiz ļoti populārs. Grupa Styx, viņu albums un 3 izlases, kurā katrā bija par 20 tā brīža kaut kādām aktuālām dziesmām Amerikā. 2 amerikāņu un 1 eiropiešu. Un es to sāku klausīties, klausījos kādu mēnesi pusotru līdz vienu vakaru pirms gulētiešanas. Es iemiegot, es sadzirdēju, ka manī skan kaut kāds meldiņš, tā kā angliski. Un es sapratu, ka tas ir mans. Es domāju, reku interesanti. Es par to nekad nebiju aizdomājies, ka galvā pēkšņi var sākt skanēt dziesma. Mana. Un domāju, kā būs rītā, no rīta pamostos nekā nav. Tā bija svētdiena, acīm redzot, kaut kāds brīvdienas bija. Es virtuvē pabrokastām ar mammu, un es gāju atpakaļ uz savu istabu, un tuvojoties, man pie loga bija rakstām galds, un tuvojoties rakstām galdam, man pēkšņi atkal atskanēja melodija. Es domāju, redz kāds brīnums, un tas man bija ļoti liels brīnums un pārsteigums, un bija prieks par to, un atskanēja dziesmu, un tā man viņa skan līdz šai baltai dienai. Un kā jūs teikt, pēc jūsais pieredzes, cik daudziem cilvēkiem arī tāvot skan dziesmas galvās, cik daudziem cilvēkiem arī ir tāda iedvesma, kuru viņi vienkārši var nepamanīt? Man šķiet, ka skan katram. Bet tas ir to, ko tu jautāji, ir svarīgi tas, ka, es varbūt vispārināšu, man šķiet, ka skan katram. Tad ir cilvēki, kas tam pievērš uzmanību, ir tādi, kas tam nepievērš uzmanību, viņi pat nezin, ka tur kaut kas skan vai nekādas refleksijas šai sakarā viņiem nav. Tad ir cilvēki, kas tam pievērš uzmanību vairāk vai mazāk, un tad ir cilvēki, kas to mēģina tad veidot kādas kompozīcijas no šīm skaņām, veidot muziku, dziesmas. Un vēl ir tādi, kas tad iet mācīties, nodarbojas to profesionāli, ikdienā kļūst par, ko mēs saucam, par komponistiem. Mm-hmm. Nu, un tad arī jautājums par tieši šīm te dziesmām.
Vai jums pirmajos grupas gados bija kaut kas jau skaidri izplānots dziesmas, vai arī skaidri izdomāts, vai arī jūs vairāk uz improvizācijas? Tā kā no nepilniem 11 gadiem, kā man skanēja, tā arī skanēja. Man sāk skanēt parēķini kaut kādā gadā 80. gada sākumā, laikam tā sanāk. Vai 109. gada sākumā. Un tad 94. gadā radās grupa Baložu Pilna Pagalma, tika nodibināta, man jau viss laiks skanēja. Līdz tam bija ļoti daudz dziesmas jau ierakstītas mājas kārtībā, mājas studijās, dažādās. Un tad viņas skanējas, viņas nes uz mēģinājumu, un mēs visi kopā viņas aranžējam un tad ierakstām albumos. Tāda plāna konkrēti nekāda nav, ka šodien mēs darīsim tā. Vismaz pirmajos gados tā nebija notiek, pirmajos 10 gados, un īsti nav arī tagad. Ir dziesma, un mēs kopā tad viņu, es aiznesu dziesmu, man tur apmēram kaut kādas vīzijas jau par viņu ir, un tad mēs visi kopā kolektīvā to dziesmu tālāk aranžējam, ierakstam, samiksējam, tur laižam tautās. Tas būtu tieši mans sākamais jautājums, vai jums tā ir kaut kāds plāns, bet jā. Nu, plāns tik daudz, ka ir zināms, ka ir jau jaunas dziesmas, un mēs tagad ar viņām strādājam. Tagad tikko esam pabeiguši darbu pie vienas dziesmas, kas būs kā singls, un tuvākā mēneša laikā ir jāuzfilmē klips. Pēc pāris dienām es tiekos ar filmētājiem, ar kungiem, kas taisīs klipu, un mēs tad vienosimies, kur, kā un ko. Man jau tur plāniņš ir, jau redzējumi ir. Nav jau tā, ka mēs galīgi ejam kaut kādā tumsā miglā, un tad tur kā sanāk tā gluži. Nē, protams, tagad ir, mēs saprotam, ka ir dziesma, es piedāvāju no viņas uztaisīt singlu, klipu, pārējie piekrit, un jau kaut kāds plāniņš ir scenārijs, kā tam klipam jāizskatās, un mēs iesim un to darīsim. Ok. Un jūs arī bijāt pieminējuši to, kad pēc tam, kad parādījās tā grupa, jums tā pazīstamība jau kaut kā iegāja ikdienā. Kā jūs varētu aprakstīt savas grupas pazīstamību, jūsu personīgo pazīstamību, kādus grupas pirmajos 10 gados? Par to pazīstamību es biju domājis vairāk par sevi, ka man bija jāiet publiskā telpā. Bieži gan arī nepārtraukti jāuzturās. Jā, un tad jau 94. gada beigās mēs jau izrādījāmies kaut kādās tā laika underground aptaujās, viena no tādām jau populārākām underground grupām, vismaz Rīgā. Tad tas viss kaut kur notika. Zinu, godīgi, es tev teikšu, es par šito jautājumu īsti nemācējuši atbildēt. Jo tāda kā kaut kas tāds, ka mūsu atpazīstamība būtu, vai man personīgā būtu kaut kas tāds, ka kaut kā ikdienā man nāktos ļoti uz to reaģēt un kaut kādīgi refleksēt par to un saprast, kas un kā. Tā mums visiem šiem gadiem nekad nav bijis. Es dzīvoju savu dzīvi. Es pieļauju, ka pārējie grupas biedri arī, un tad mēs pat īsti nenojaušam, cik. Bet ir saprotams, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas ir kļuvis ļoti svarīgi. Un ir nemazām mūsu dziesmas, un ir nemazums cilvēkam tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, kas mums, protams, ļoti priecē. Un arī nākamais bloks ir tieši par jūsu dziesmām un muzikālo darbību. Bet no sākuma ir arī jautājums par citu dziesmām. Vai jūs esat ņēmuši iedvesmu no kādiem citiem izpildītēm? Jūs teicāt, ka sākumā mamma atveda tās plates, bet tomēr vai tālāk savajā ceļā jūs jau ņemat piemērus vai iedvesmu no kādiem, pieņemsim, tā laika Krievu autoriem vai arī no kādiem citiem autoriem? Man vienmēr bija Beatli. Es esmu Beatlemāns stāžu. Laikam arī no tiem vēl pirms man sāk kaut kādas savas melodijas skanēt, es jau kaut ko biju padzirdējis pa Beatliem. Bija toreiz laikrakstā Literatūra un māksla bija pie viņiem rakstīts. Un tad viens no māsicām manās rokās nonāca vācu žurnāli. Ja es pareizi vāciski izrunāju, tur bija tas nosaukums Neus Leben.
kaut kāds tā kā jauniešu vai kas žurnāls. Un tur bija Beatles fotogrāfijas ļoti labā iespiedu kvalitāte, ļoti labi un žurnāls uz krītpapīra, un tas mūsu platumgrādos nekas tāds nebija. Man tās fotogrāfijas fascinēja, un tā bija literatūra un māksla, un tad arī kaut kur drīz pa vienu centrālo Krievijas raidstaciju Majaks, kādas minūtes 20 palaida Beatlu vairākas dziesmas. Tur bija Obladi Obladā, un tā Ringo Starra Dārzā pie astoņkāju, un tās divas es atceros, un kaut kāds vēl bija. Un es pa Beatliem, ne pa vienu grupu es tik daudz nezinu kā pa Beatliem. Es gan, diemžēl, protu tikai divas valodas, latviešu un krievu. Bet viss, kas ir pieejams latviski un krievis par Beatliem un konkrēti par Johnu Lennonu, es esmu izlasījis un filmas noskatījies jau sen. Un nākamais jautājums bija par mīļāko grupu, kurai klausties, bet man liekas, ka tas jau ir atbildēts. Jā. Nu ko, un tad jautājumi ir par jūsu dziesmām. Es gribētu arī bišķi pieskarties populārākajiem darbiem, vai arī pieņemsim darbiem, kuri man interesē. Tāpēc, kad es vadu interviju, man ir iespēja pajautāt, ko viņi nozīmē. Tāpēc, kad man personīgi patīk dziesmas ar nozīmi, man viena no mīļākajiem autoriem ir Cojs un Jegors Lietovs, ar kuriem varbūt tā ir tikai sakritība, bet man vispār rakstot šos jautājumus, es klausījos vienu jūsu dziesmu, es neatceros kura, bet man viņa ļoti likās līdzīga tieši Coja mākslas, tam stilam, tas kaut kāds filozofija, tieši uz to viņa pusi, to muzikālo filozofiju var teikt, bet varbūt tā ir sakritība. Nē, galīgi nav sakritība, arī šito dziesmu, ko es nospēlēju. Tā ir 89. 90. gada melodija, 90. Un tā ir iespaidoties no grupas Kino, un teksts tapa jau 91. gada nogalē. Bet melodija pati un tā maniera, tas bija iespaidojoties no Kino. Man ļoti uzrunāja Kino daļrade savā laikā, un tieši arī kā Viktors Cojs veidoja dziesmu teksts. Man sākotnēji diezgan pagrūti gāja ar saviem dziesmu tekstiem. Es kaut kā viņus vienmēr sarežģīju, kaut ko. Es nemācēju tādās kaut kādās skaistās līdzībās ielikt to visu. Un to es ieraudzīju viņam, un to es ieraudzīju tajā sešu turku dzejnieku Latvijas Kulberziņu, Latvijas tulkotajā grāmatā Baložu pilnu pagalmi. Tie teksti man uzrunāja turku un Viktora Coja teksti un tās līdzības, kā viņš varēja runāt par cilvēku, par viņa emocijām. Reizēm ļoti tik vienkārši, tik lakoniski, bet tik sakoncentrēti, bet tai pašā laikā tas paņem ļoti lielu plašumu. Un es sāku vairāk vai mazāk apzināti, neapzināti atdarināt to. Man tas palīdzēja ar maniem tekstiem. Viktoru Coju un Baložu pilnu pagalmu turku dzejnieki. Mm-hmm. Paldies, jo man vispār likās, ka varbūt tā ir sakritība, bet ne, izrādās ne. Bet tomēr runa tagad ir par jūsām arī dziesmām, un par pirmo es gribu paņemt to, kur jūs nospēlējat. Tāpēc, kad stāsts, kā viņi nonācies šajā intervijā pašā sākumā, ir tāds, ka es palūdzu Māri nospēlēt dziesmu, kur pēc savām domām vislabāk apraksta tevi. Pastāst lūdzu par šo dziesmu, kāds viņai ir oficiālais nosaukums, lai mēs viņu varētu viņu atrast un ielikt aprakstā. Un kāpēc jūs izvēlēties tieši šo? Vispār es laikam būtu izvēlējies kā citu, bet šurp nākot man pārplīs stīgu un neizdevās viņu nomainīt. Un tad es padomāju, ka varētu būt arī šī dziesma, jo ar to bez tās vienas stīgas šo dziesmu var ļoti labi izpildīt. Un es saprotu, ka viņi man vispār iet laikam cauri visam mūžam, kad tas ir kaut kas tāds, kad gaida ko vienu, bet notiek kaut kas cits, un vienmēr jābūt gatavam, ka notiksies varbūt negluži tā, kā pats es iecerējis, izfantazējis, ka dzīve ir daudz precīzāka nekā, piemēram, manas kaut kādas fantāzijas redzējumi, kas ir tā diezgan mēdz būt izplūduši. Viņi bija stipri izplūduši toreiz, 91. gadā, un tagad jau varbūt mazliet mazāk, bet arī jau ir
dzīve vienmēr ir ļoti konkrētāka un precīzāka, un viņi vienmēr pastāsta par sevi, un jābūt tam vienmēr gatavam. Laikam, par to ir tā dziesma. Tas ir vispār... Es kaut ko tādu arī varēju dzirdēt, to kontrastu tajā dziesmā, bet nu jā, paldies par izskaidrojumu. Bet tomēr jūs pieminējat, kad jūs būtu izvēlējušies citu, kādu jūs būtu izvēlējušies, ja nav noslēpums? Bija doma par... Tā varbūt arī labi, ka šitā te dziesma sanāca. It kā stīgi pārplīs un bija domājis ko citu, bet beigās man liekas, ka labi, ka šī vien ir. Es varbūt būtu nodziedājis dziesmu, kad kāds. Tā arī viņa saucās? Jā. Bet vispār es aizdomājos, šī situācija ļoti labi sastaistās ar šo dziesmu. Jā. Stīgi saplīsi. Dzīvē nesanāca tas, ko gribētu, bet to... Jā, tieši tā. Varbūt tieši šai dziesmai arī vajadzēja šodien skanēt. Bet, nu jā. Un nākamais ir par jūsiem populārākiem darbiem, kurus personīgi es dzirdēju pietiekami daudz, kad es pat jūsu vārdu nezināju. Bet tomēr, kāds ir stāsts jūsu dziesmai Mans zirgs? Es teiktu, ka principā populārākais jūsais darbs pēc klausījuma skaita, ja es pareizi atceros. Es daudz gadus arī stipri lietoju alkoholu, un tad tajos nelietošanas brīžos, kas bija, es tā plosveidīgi dzēru, un tas starp tiem plostiem bija tāda skaidrības brīži, un tad ir ko arī pajautāt sev. Un tas bija, pārdomas par sevi, pirmām kārtām par sevi, un tad arī, ja tā var izteikties, vispārināt par mums visiem. Tas ir jautājums Dievam, jā, kad man vajadzētu tomēr turēties kaut kādos rāmjos un kaut ko ievērot, bet tad, kad man saka, ka turies rāmjos ievēro kaut kādas dzīves lietas, kas ir noteikti jāievēro, tad man sākās kaut kāds dusmas un nepatika, un tad es tur varu kliegt un ņemties pa savam, kaut kādi protesti dīvaini, un kad man grib arī kaut kā iegrožot, palīdzēt un pateikt, es to jūtu, ka man grib padarīt nebrīvu. Un es it kā saprotu, ka cilvēki grib man labu, un es pats gribētu kaut kādīgi savākties, bet tomēr tas tiek uztverts kā kaut kāda groži, nebrīvība, kaut kas no malas uzspiests, no tādas bērnišķīgas reakcijas. Un domāšana tikai par sevi kā par visu lietu nabu, asi, ap kuru viss griežās. Un nepārtraukti sevis celšana kaut kādā piedestālā, kas notiek automātiski, turpat nav jābūt kaut kāda īpaši augstprātīgam, jo tas vairāk vai mazāk ir katram cilvēkam, kam vairāk, kam mazāk. Un tad cilvēks krīt kaut kādā brīdī no tā piedestāla, kaut kas notiek viņa dzīvē, un viņš to uztver par traģēdiju, kas būtībā ir liela svētība un liels glābiņš, lai viņš neaiziet bojā. Un es, un tajā dziesmā es tā teicu, ka es un mēs visi sev ceļam debesīs, mēs esam tik skaisti un tik gudri un tik labi, un nepārtrauk krītam un piedod Dievs mūsu šo bērnišķību, šo mūžīgo īdēšanu un raudāšanu. Par to, ka mēs esam nokrituši, ka vai es esmu sasities, lai gan patiesībā jābūt pateicīgam Dievam. Jo tas kaut kā tie kritieni, tad kaut kādā brīdī daudz no mums saprot, ka tieši tas ir tas, kas liek beidzot nostāties pašam uz savām kājām. Es šo nekomentēšu, šis jau ir pats par sevīm ļoti labs. Bet ātrs jautājums. Mums vienkārši ar mammu bija saruna pirms šīs intervijas, un tieši par šo jautājumu. Vai jūsu dziesmā Mans zirgs, viņas uzskats to, ka zirgs alegoriski nozīmē dvēseli, konkrēti šajā dziesmā? Vai tas tā ir domāts? Varētu tā teikt, es gan vairāk to nosaukt kā to manu, kā lai pasaka, to manu es, kam
kam ir jāaiziet, kam ir jānomirst un jādzimst kam jaunam. Un tas vecais viņš aiziet kliegdams. Viņš nekur negrib iet prom. Viņš uzstāj uz savu. Tas ir tas zirgs, kas vienmēr ir gatavs kaut kur skriet, joņot un kaut kur ieskriet un iejoņot ne tur. Bet viņš to grib, viņš savādāk nevar. Tāpēc vajag kaut kā viņu mācēt atlēst, lai viņš aizskrien un palikt bez viņa. Vai tā, lai izskatoties pārsēsties uz citu zirgu. Ja godīgi, pat man bija savādāk skats šo dziesmu, bet tēt es zinu patieso. Bet tomēr arī par pārējiem Bet jā, es tikai pabudināšu, protams, mamma kā sievieti tos visas lietas redz labāk un dziļāk, un tas ir saistīts arī ar dvēseli, teiksim tā, ar ievainot dvēseli, ja tā var izteikties. Jā, ok. Un tad ir arī jautājumi par citām dziesmām. Pieņemsim dziesma romānā. Kāds ir priekšstāsts tam? Arī diezgan noklausīt no jums dziesmu. Tu domā romāna varonis? Jā, man te ir pierakstīts romānā, bet es saprotu, ka oriģināli bija romāna varonis. Tas ir turku dzejnieks Orhans Velikaneks. 97. gada sākumā mēs rakstījām Tornī manu solo albumu. Un toreiz tas tika rakstīts kasetēs, un kasetē viņai bija standarta garums, un man zvana un saka, ka tur vēl ir palicies mazliet vietas, un vēl kādas 3-4 dziesmas vajag pierakstīt klāt. Un man meldiņa bija, kaut ko es tur sameklēju, tad iegāju turku dzejnieku grāmatā Baložu pilnu pagalmu, tur atradu tekstus, un vienai dziesmai man piedziedājumā vajadzēja, lai tur būtu garš I. Un no tām visām, ko es tur steigā pašistīju, to reizēm sanāk tā. Tas nav vienmēr, bet reizēm sanāk, vismaz toreiz tā sanāca, ka nedaudz steigā. Jāskan jau uz torni, man vajag I, un es ieraudzīju tur romānā varonīs, un tas man piedziedājumam derējas pat īpaši, šķiet, ka ir sakarīgs teksts. Un tā es aizgāju uz torni, viņi turēja priekšā grāmatu, es vēl tekstu nezināju no galvas, un tā es tās 3-4 dziesmas ierakstīju. Viena no tām bija romāna varonis. Un tad Jānis Daugavietis uztaisīja tornī šai dziesmai klipu, un tur piedalījās arī Laura Ziemela. Un tas YouTube ir pieejams, un cik es zinu, diezgan daudzam cilvēkam pašam patīk, kā tas klips ir sanācis. Viņš no vienas puses vienkārši, bet arī kaut kādā ziņā dziļš. Bet tālāk ir par vēl vienu ļoti populāru jūsu dziesmu Vēstules. Jā. Kas tā kā ir domāts viņai, vai viņa ir domāta veltīta kādam speciāli, vai arī kāda ir doma tai dziesmai? Cik es atceros, tur speciāli laikam nevienai personai tā nav. Tur tādam kaut kādam nekonkrētam cilvēkam, ka veltīts viņam tās ar tādas starp plostu pārdomas. Cik īsts izskaidrojums, jo no dziesmā tur var sadzēt daudz ko. Tās starp plostiem bija ļoti īsti, tā ka tur bija jāpaspēj, tur viss bija lakoniski. Principā tajā dziesmā var... Kas ir interesanti, noklausoties 1-2 dziesmas, jau gribās katrā atrast kaut kādu īpašu nozīmi. Tāpēc, kad es vispār biju domājis, tad, kad es rakstīju scenārijos, klausījos tieši šo dziesmu, un es tā kā domāju par viņas nozīmi, izrādās visi tik vienkārši. Arī par romānā varonis vispār, ja godīgi, man likās, ka tur ir kaut kāds stāsts par pašnoteiksmi un tam līdzīgi, bet izrādās ne viss labais un dziļais ir obligāti grūts. Nē, galīgi nē. Par to vēl daudzi gudri ļauži strīdās, kā tur īsi vai jābūt ar tukšu vēderu nabadzīgam un slimam, lai kaut ko labu izveidot un no grūtībām. Citi atkal saka, jābūt ar pilnu vēderu veselam un labā noskaņojumā. Tad, bet dzīve sastāv no šīm abām daļām. Galvenais ir tiem arī laimīgi, es uzskatu, tie cilvēki, un es domāju, man ir ļoti paveicies, paldies Dievam, ka es varu domāt ar vispārāk, ka es varu domāt un plus vēl ar dziesmu palīdzību izteikties par to, ko es domāju. Tas ir, es nezinu, vai es to kādreiz līdz galam sapratīšu,
Bet tā ir ļoti liela pateicība Dievam dāvana, ka tā var. Ko es bez tā darīt, es pat nezinu. Nu jā. Un te vēl ir jautājums, cik dīvaini? Es pareizi atceros, ka tas ir jūsu pirmais albums? Vai arī Grupai. Grupai, jā. Ko jūs atskatoties uz to varētu teikt par viņu? Dziesma tapa, kad man kaut kāds dzīves posms, viņa tapa vēl neilgi pirms grupas dibināšanas. Mūsu pirmajā albumā tur gandrīz vai visas, tur ir 14 dziesmas un 13 ir tās, kas tapa pirms vēl grupas dibināšanas. Un tas ir tāds savā ziņā atskats uz kaut kādu man dzīves posmu, kas ir beidzies. Un tagad es esmu punktā, kur sāksies kaut kas jauns. Un es uz to skatos kādām citām acīm. Un pēdējā dziesma, kura, ja es pareizi atceros, nav top chartos, bet vienkārši uzreiz pēc vēstulēm, tā, kad es rakstīju scenāriju, man viņa trāpījās nākamā, un man viņa likās tāda tēlēna un patīkama, bet tā pašā laikā arī es nelīdz galam sapratu viņas domu dziesma un. Es atceros, ka es viņu precīzi, diemžēl, neatceros, bet tajā laikā man bija par viņu diezgan daudz jautājumu. Un tad es viņu klausījos, un tur kaut kas par pilskungu, par dzīvi un tam līdzīgi. Kas tā kā ir doma tieši šai dziesmai, jo tur tā kā viss ir vienā, bet tajā pašā laikā viss labi saliekās. Man palūdza vienai grupai izveidot dziesmas tekstu. Es viņu tā kā, es ieskicēju un domāju, ka viņi varētu turpināt tur izveidot kaut ko no tā. Un tur bija princese, tur bija kaut kāds pils, tur bija kaut kas tāds. Un viņi teica, nē, tie kaut kādu pasaku tēlu, mēs tādus negribam. Un ļoti labi. Un tad es pats viņu tālāk izveidoju par melodiju jau biju un izveidoju to tekstu par dziesmu. Un tur, jā, gan pasaku tēli, gan kaut kas cits, un kas arī stāsta vismaz man par mani. Un par man pazīstamiem cilvēkiem. Tāpēc man pašam tā dziesma ļoti patīk. Viņa ir no tām dziesmām, kas ir, laikam es viņu kaut kā, viena no tām ir kaut kādas pārdomas, kas ir ielikt dziesmās un ar laiku, diemžēl, vai paldies Dievam, tas aizmirstās kaut kur. Un tad jau viņu var izpildīt, bet īpaši tur kaut kā nesajust kaut kādas vibrācijas tur un atmiņas. Ar šo dziesmu, cik ir laiks pagājis, es vienmēr izpildu, man ir tāds ļoti labs sajūts par sevi un par tiem cilvēkiem, kas ir šajā dziesmā. Un nākošais ir tieši par tavos darbos var dzirdēt emocionalitāti, dažādus tēlus. Cik daudz no tiem ir izdomāti, pieņemsim, iedvesmot no kaut kā, bet cik daudz ir personīgi? Ko teikt starp šo balansu? Pus uz pusi. Ir, protams, ka viss es izēju, tā teikt, ielās, un tur es gūstu kaut kādu pieredzi, iespējas, tad tās paliek atmiņas, atnāk mājās un refleksē par to visu pa labo, slikto. Un citreiz pat tas nav konkrēti, kaut kas ir noticies, atnāk tā kā vai izpeldējies saules staros un atnāk mājās un pierakst par to, kā es esmu izpeldējis saules staros, vai arī kā es izbridies, izvārtījies kaut kādos dažos un aplips ar tiem dažiem atnācis mājās, es ar to pierakstu. Man ir tā brīnišķīgā iespēja pierakstīt visu šīs pieredzes, viss, kas man notiek. Un es varu atnākt un to pierakstīt dziesmā. Skaisti. Es teiktu, ka ideāli pat. Un citreiz tas ir par konkrētiem cilvēkiem, bet citreiz par cilvēkiem, kurus es nepazīstu, bet kas man rada kaut kādas noskaņas, labas vai sliktas. Un tieši par šīm dziesmām, kā tev liekas, vai klausītāji pareizi saprot tās domas, kuras tu ieliec dziesmās, vai arī tev patīk atstāt pilnībā brīvu interpretāciju? Un katrs beigās atrod vienkārši savu variantu, savai interpretācijā tavām dziesmām? Jā, šitas pēdējais, ko tu saki. Jo ir kaut kādas lietas, ko nevajadzētu citiem zināt. Ar tām dziesmām ir labi, un to jau es neko jau nepasaku, ka tie, kas veido savus dziesmas, viņi citreiz tur var iemaskēt iekšā savus kaut kāds pārdzīvojums un visādas notikums un domas, labas, sliktas, un
caur tēliem, caur līdzībām, par to var publiski runāt. Un neviens nesaprot, par ko viņi runā. Un klausītāji, mēs arī kādu klausamies, un mēs jau tur pieliekam kaut ko savu. Viņš ir patiesībā cilvēks ir domājis visam ko citu. Tā mēs te sadzīvojam, tā tāda savu veidu komunikācija. Tā mēs viens no otru, ja tā var teikt, bagātinamies. Nezinot, ko otrs domā. Mēs jau domājam savu. Un nākošais ir tāds maziņš bloks salīdzinoši par mainstream. To, kad tava mūzika nekad nav gājusi tieši uz mainstream, uz trendiem, nav sekojusi, pieņemsim, tagad bija populārs reps, tu tik un tā rakstīji roku, tagad bija populārs roks, tad tu tieši rakstīji roku, un vienmēr tev bija tieši šis savs stils. Viņš tā kā nepakļāvās savu laiku trendiem, bet tajā pašā laikā saglabāja tieši savējo cauri laikam. Vai tas ir tā plānots, ka tu gribēji tīriet vienu, vai arī tas vienkārši tā sanāca? Teiksim tā, tas vienkārši tā sanāca. Man bija viena kundze, mammas draudzene, un viņa jau Sirma kundze, mēs aizgājām uz Iepīņas ciemos. Tas jau bija daudz gads atpakaļ, un viņa saka, ko tu dari? Mēs sen nebijām redzējušies. Es saku, te arī spēlēju grupā, un tā, un kur tev var paklausīties? Es saku, nav tā, ka ieslēgs radio, nebūs tā, ka uzreiz man dzirdēs. Es neesmu tik populārs vai slavens, neatceros, kā es viņai teicu. Un viņa atbildēja, neesi slavens populārs? Brīnišķīgi, bet tad jau tu vari darīt, ko tu gribi. Un kaut kādās, es sapratu, tiešām tā ir. Un visu mūžu ir bijis, ka gan es, gan grupas biedri mēs esam varējuši darīt, ko mēs gribam, jo no mums neviens nekad neko nav gaidījis un nav prasījis. Tomēr slavu popularitāti uzliek kaut kādus savus pienākumus, acīm redzot, ka es nezinu, es neesmu bijis tādā situācijā. Bet es pieļauju, ka tur tad kaut kas ir jāizveido kāda dziesma, tomēr arī, lai tur cilvēki nāktu uz koncertiem, pirktu albumus. Šitas arī parādās. Tad mums tas Latvijā var būt mazāk aktuāli, bet tur, kur ir kārtīgs mūzikas tirgus, un tur tā varētu būt. Visādās ziņā mēs vienmēr esam bijuši no tā brīvi. Un es tagad nelieku nekādas atzīmes, vai tas ir labi vai slikti. Tas vienkārši fakts. Grupas Baložu pilnu pagalam gadījumā ir tā. Un ko jūs teiktu, vai Latvijā ir vieta šādiem darbiem? Kad, kā pieņemsim jūsējiem. Jūsējs darbs atrada šādu vietu sev Latvijā, vai tajā pašā laikā, vai ja tāds parādītos jauns, vai viņam arī būtu tāds pašas iespējas kā jums? Kaut kad 90. gadu otrā pusē cilvēks neatceros no Amerikas laikam, viens bija klausījies manu pirmo solo albumu Atmiņainā deja. Viņš kaut kam bija teicis, ja tāda muzika būtu Amerikā, šis izpildītājs jau sen būtu slavens un miljonārs un kaut kā tā. Tā kā mūsu dziesmām vai manām solo vai grupas Baložu pilnu pagalu dziesmu ir vieta visur pasaulē. Gan Latvijā, gan visur citur. Un arī, ja kāds kaut ko tādu savu izveidot, tam noteikti arī ir vieta. Vieta ir noteikti, jebkam. Tad jau tur tālāk, tad tur visādi citi likumi, protams, ieslēdzās, ja mēs runājam, kad tomēr ļoti daudz paliek mazpazīstami, mazpopulāri vai vispār nepazīstami, nepopulāri. Tas ir cits jautājums. Bet vieta ir katram, jā. Un nākamais bloks ir mūzika kā dzīvesveids. Jā, mēs aizējam, man tāds plāns, tā teikt, aiziet aizvien vairāk un vairāk filozofijā. Bet pirmais ir jautājums, kas personīgi tev ir māksla un mūzika? Iespēja izpausties, iespēja nopelnīt, vai arī psihologs, vai arī viss kopā? Tā jau no tevs minētajiem drīzāk psihologs. Tas vispār ir diezgan populāri atbildi šajā kategorijā tieši. Tāpēc, kad emocionāliem autoriem bieži vien ir tāda atbilde, cik no es esmu tādas dzirdējis. Un tālāk tieši par šo te. Tavā mūzikā bieži var redzēt vientuļības pēdas, kā arī saredzēt pārdomas, un kā tas viss rodās. Tavas idejas, ka tev, tu teici, ka psihologs. Vai tev tā kā ir kaut kādas nomācošas domas, vai arī kaut kas tam līdzīgs, un to viņas izliec dziesmā, un vai tev paliek no tā vieglāk?
Un tas, kā es jau laikam iepriekš minēju, tā vienkārši man tāda iespēja pārdomāt. Katrs cilvēks, arī nebūdams savu dziesmu autors, viņš saskars ikdienā savā dzīvē ar to un vēl kaut ko, un 5. 10. Viņš to pārdomā. Un tad ir cilvēki, kas, piemēram, ir tur dzejnieki vai rakstnieki vai gleznotāji vai dziesmu autori, kas to var ielikt to savu dzīves pieredzi savā mākslā. Tas noteikti tik automātiski par to jau nedomā. Es pieļauju, ka ir cilvēki, kas par to domā, tagad es to ielikšu. Nu, tagad man jādabū kaut kāda pieredze, kur es viņu dabūju, un tagad es iešu un ielikšu viņu dziesmā. Nu, noteikti arī ir tā. Bet es esmu starp tiem, kam ir tas tāds pats par sevi. Mēs ejam pa dzīvi, mēs tur elpojam, ieelpojam, izelpojam. Un ir tāds uzskats, es piekrītu viņam, ka visdrīzākais tā arī ir. Piemēram, no vecās derības nāk tas dieva apzīmējums ebrejiem, senajiem ebrejiem bija Jahve. Un ka tas ir saistīts ar elpošanu, ka Jahve, mēs nepārtraukti viņā esam, mēs viņu ieelpojam un izelpojam, mēs pateicoties viņām vispār varam te būt. Un tādiem cilvēkiem kā man tas arī tā, vai tas ir arī dziesmu veidošana. Nu, par to nedomā kāpēc un ko tas vienkārši tā ir. Un nākošais jautājums, kuru es pieļauju, kad viņš ir daļēji atbildēts, bet tomēr ir jēga uzdot. Kas tev ir vajadzīgs, lai tev sanāktu rakstīt dziesmas? Nu, kam ir jābūt tādam kā iekustinošam, vai arī vienkārši tu vari iet pa ielu un pēkšņi tev ienāk prātā mūzika? Nu, man nepārdomā 24 stundas diennaktī skan. Es jau esmu pie tā pieredze. Man tā kā atbildot uz šo jautājumu, es jau parasti saku, kad, lai jautātājs labāk saprastu, ka man tas ir kā es esmu istabā un aiz sienas ir kaimiņi, ne kaimiņi, bet aiz sienas skan mūzika. Nu, diezgan tā skaļi. Un es esmu pieredze, es viņu apklusināt nekādīgi to nevaru. Viņš skan, un tad, kad man ir vajadzīga dziesma, es ieeju tā istabā iekšā, atveru durvis, ieeju un sameklēju, manuprāt, to meldiņu, kas ir vajadzīga šai dziesmai. Un tas ir 24 stundas diennaktī, 24/7 no nepilni 11 gadu vecuma. Nu, man tas ir kā tā, nu, tas vienkārši ir, un kaut kur pazaudēju. Kāds bija tavs jautājums, kas tur ir vajadzīgs, lai? Jā, kas jums ir vajadzīgs, lai taptu dziesmas? Man liekas, ka viņš ir vairāk jau mazāk atbildēts, jūs principā ieiet tajā istabā. Nu, metaforiski. Un man bija, ko es uz personīgās ādas esmu piedzīvojis, ka man tā ir ikdiena, tas 24/7, bet tad, kad es, piemēram, lietoju alkoholu, man tas viss pazūd, man neskan nekas. Un tāpēc bija tā, starp tiem alkohola lielām lietošanām, starp tiem plostiem bija tie laiki, kad es vienkārši varēju klausīties un kaut ko pierakstīt, un citreiz tas varbūt sanāca ļoti ātri, kā ar vēstulēm, ko mēs pirmīt pārunājam. Tā. Bija jāpaspēj pierakstīt. Bet tas ir arī interesanti, tāpēc, kad pieņemsim vienā intervijā Lietuvs, tieši savajā visagrīnākajā periodā, bija teicis to, kad viņš nevar iedomāties dziesmu rakstīšanu bez alkohola. Tā kā interesanti dažādi skats paklausīties. Alkohols, narkotikas un daudziem tas ir kā tāds stimuls, un viņi var veidot tie paši, es kā Beatlemāni zinu, tie paši Beatli, viņi ļoti sev atvēra visādas saprašanas, kā pa jaunām veidot dziesmas tieši pateicoties narkotikām. Tas ir kā kuram, man viss momentāli aizvarās, es neko tur nevaru sadzirdēt un izveidot. Un cik tavi darbi ir, cik daudz tavu darbu ir balstīti tieši uz iekšējām emocijām? Es domāju, pārsvarā uz tām, un laikam man kādreiz vajadzētu pasēdēt un padomāt par to, vai speciāli ar kādiem cilvēkiem tikties un kādu
nedēļu sēdēt un pārunāt šitās lietas, jo man diezgan, man nav īsti ko atbildēt. Pat cik tas notiek kaut kādā, kā Rainis teikt, automātā. Tas vienkārši notiek un acīm redzot tās ir taču emocijas, kas gan cits. Tās pārdomas par sevi un par dzīvi. Kas ietver sevī, protams, tajā brīdī ir kaut kāda emocija. Gribās viņa arī, paldies par jautājumu, nereti arī tā emocija ļoti svarīga, kad ielikt viņu iekšā tajā dziesmā, un pēc tam mācīt paskaidrot grupas biedriem, kāpēc tā emocija jāsaglabā. Jo viņi var pazust, un tad tas vairs nav tas. Tas ir kaut kas cits, iespējams, ka labāks, bet vairs nav tā emocija, kas bija tur tas sākotnējais, tas kā lai var kā Rainis teikt, triggers vai kas vai ne tam visam. Jā, tas ir būtisks, un to saglabāt ierakstā un pēc tam arī koncertos. Bišku ārpus tēmas. Labi, ka jūs šo papildinājumu uztaisījāt, tāpēc, kad es atcerējos vienu tādu lietu, es jums neuzdevu vēl vienu jautājumu no pagājušā bloka, bet tomēr jautājums vispirms teikt. Cik bieži jums nākas kaut kā pilnīgi skaidrot domas par dziesmu biedriem, grupas biedriem? Pieņemsim, jūs atnesat viņiem dziesmu un viņi skatās jums uz tādu nesprost. Cik bieži tāda situācija mēdz būt? Ik pa laikam. Viņiem pašiem ir savu redzējumu, kādām jābūt dziesmām. Mums Klaus, Lauls, basģitārists un tausiņnieks un mūsu grupas vienīgais multi-instrumentālists, vai ne, viņam ir sava grupa Sturī Zēveli. Viņš pats savus dziesmas komponē. Un viņam, protams, ir savu redzējumu ļoti, kā vajadzētu arī skanēt Baložu filmu pagalmu dziesmām. Vai ne? Un tā mēs to risinām diskusijās un tā tālāk. Un vēl viens jautājums, tas, kur es aizmirsu uzdot. Cik daudz ir tādas dziesmas, kuras jūs, pieņemsim, negribējāt izlaist, bet beigās izlaidāt? Pieņemsim, dēļ grupas domām vai arī kaut kas tam līdzīgs? Laikam, ir pa visiem šiem gadiem, varbūt ir kāds 10, vai 11 varbūt dziesmas, bet noteikti ne vairāk par 20, kuras mēs sākām, ar kurām strādāt. Kaut kādu posmu ar viņām tur izveidojām, un tā arī neierakstījām, un tā viņas ir atstātas. Es domāju, ka ne vairāk par 20, un ne mazāk par 10. Visam atrodas pielietojums. Absolūti. Un tālāk atgriežamies jau pie pareizā bloka. Vai māksla ir veids, kā saprast sevi, vai arī kā izbeigt no sevis? Kas priekš jums tas ir? Tas jau ir cilvēcīgi. Protams, ir, ka nepārtraukt beigt no sevis, tā ir klasika. Un tad tomēr iet pie sevis, nebeigt no sevis. Tas ir citi laimīgi cilvēki jau piedzimst ar to, ka viņi nebaig no sevis. Lielākoties mēs visi bēgam. Un tad tas arī tie no mums, kas ir komponisti, pierakst šo bēgšanu. Un vēl, ja cilvēkam dikt paveicās, viņš var arī rakstīt par to, kā ir iet pie sevis. Vismaz nebeigt no sevis. Un jautājums ir arī par to, kā tu skaties uz saviem agrīniem darbiem? Vai tev ir kāda nostalģija par to, vai arī kaut kādas atsevišķas pārdomas, kā varēja labāk, vai arī tieši otrādi, ka viss bija ļoti labi? Un kā tu varētu teikt no savas perspektīvas, kas ir izmainījies pēc šiem gadiem tieši mūzikas daļā? Pat nezinu. Man liekas, mums ir izdevies pa šiem gadiem diezgan dažādi tie skanējumi, un tāpat laikā ir pamatā palicis kaut kas, kas ir pats par sevīm. Tas pamats, ko laikam jūt vairāk vai mazāk visās dziesmās. Kaut kāds aranžīs, protams, ir kļuvis sarežģītāks. Tas ir savādāk sācis dziedāt. Man starp citu līdz 2006. gadam man bija tā pārliecība, ka es pats nevaru nodziedāt.
Kāpēc tāda pārliecība ir, tas ir cits jautājums, varbūt kādā citā sarunā. Bet es gribēju, lai grupā ir solists. Solists vai soliste. Un es jau no pašiem sākumiem, cik es teicu, man ar to publisku uzstāšanos tādas problēmas bija, es gribēju, ja es vispār esmu uz skatuves, ideālais variants, ka mans uz skatuves nemaz nav. Es veidoju dziesmas, dodu grupai un viņi viņas izpildu dzīvē. Es varu studijā, protams, ierakstu studijā piedalīties. Vai arī, ja es esmu uz skatuves, tad kā ritmu ģitārists kaut kur fonā. Un tur ir solists, frontmens vai frontwoman. Un viņi to visu to paņem uz sev. Nodzied ar labām balsīm. Un es nevarēju nodziedāt, patiešām kaut kā nevarēju īsti nodziedāt. Neticēju savā balsī, neticēju tai līdz 2006. Gada sākumā, ka pēkšņi es sāku dziedāt man dzīvē. Beidzās viens diezgan ilgs, smags posms, un pēkšņi man atvērās rīkli, tā var teikt, balss sētiņas. Es sāku drošāk dziedāt, pārliecinātāk, un es sapratu, ka es varu dziedāt. Un tas bija pirmais albums ar šo pārliecību, ka es varu dziedāt, ir mūsu 2007. Gada sākumā izdotais albums Es sveiks. Ar to brīdi es sāku dziedāt un turpinu to darīt vēl joprojām. Mainījies ir tas, ka es kaut kādā brīdī sācu dziedāt, un es uzskatu, ka daru to arvien labāk. Un vēl ir jautājums par to. Jūsējā dzīves daļā, principā mūzika, ir pavadonis jūsējā lielākā daļā dzīves. Ko jūs varētu teikt? Vai dzīve jūs iedvesmo uz mūziku, vai arī mūziku uz dzīvi? Tas ir apusēji saistītie trauki. Un pēdējais jautājums šajā blokā. Vai tu raksti savus darbus sev vai arī skatītājiem? Kuram vairāk? Pieļauju, ka abiem vienlaicīgi, bet tomēr kuram vairāk? Ja es būtu aktieris, varbūt skatītājiem vairāk. Bet cik es neesmu aktieris, vai es esmu aktieris, bet nodigušā teātra aktieris. Es vairāk rakstu klausītājiem. Un sev, un tā ir tā dienas grāmata, ko drīkst parādīt arī citiem. Piemēram, citi cilvēki izdod savas grāmatas pēc nāves. Es viņas izdodu vēl dzīves būdams. Par to ir tāds interesants jautājums. Vai jūs varbūt esat kaut kad aizdomājušies, vai arī jums kaut kur plauktiņā stāv albums, kuru jūs izlaidīsiet pēc jūsēs nāves, vai arī nav kaut kādas tādas domas? Es zinu, ka tā ir populāra lieta rockeriem. Ja es nepaspējuši ierakstīt kaut kādas dziesmas, viņš jau būs mājas kārtībā ierakstīts, tad tas būs tas plauktiņš. Nē, citu plauktiņu nav. Tas prieks dzirdēt, ka domas vēl nav tik tālu aizgājušas. Un pēdējais bloks, sadalīts uz diviem mazākiem, ir dzīve. Un sākt to es gribu ar reliģiju. Tāpēc, kad jūs diezgan bieži savās dziesmās var dzirdēt atsaucas tieši uz šo te reliģisko formātu, pieņemsim tā pašā Mans zirgs, kā arī šajā sarunā jūs to esat vairāk reizes pieminējuši. Ir jautājums, protams, tas vairāk mazāk acīm redzams, bet labāk to pateikt skaidri. Vai tu esi reliģisks cilvēks? Ticīgs, reliģisks. Ticīgs, jā. Reliģisks. Man vislabāk patīk, kā tas ir pie katoļiem. Un es cenšos ar tiem cilvēkiem turēties kopā, tieši kas nāk no katoļu baznīcas. No šī. Un arvien vairāk ar gadiem es saprotu, ka tas trīsvienīgais Dievs ir, tas ir dzīvs, tā ir realitāte, un tas man kaut kā liek arī ar gadiem nevisai gribot, čīkstot un grabot, bet kaut kādīgi mainīties. Jo man, ja es gribu būt godīgs, tad kaut kā man jāatbilst tam, kam es ticu. Vēlreiz cits jautājums, kāds man sanāk vēl līdz šim, bet, tam ir kaut kādīgi jāatbilst, jā. Un kā tu nonāci pie kristietības? Mana mamma kaut kādā brīdī sāk vairāk interesēties par kristietību, un tad mēs mājās to pārunājām. Es domāju, ka lielā mērā pateicoties mammai.
Skatoties no tagadējās savu pieredzi augstumu, tad kā tu vari aprakstīt savu ceļu kristietībā? Man viņš noteikti nāca tikai pa labu. To ceļu no malas skatoties, domāju, diezgan kaut kādi cilvēki varētu pateikt, ka nekā labi tur nav. Bet man iekšējā pārliecība ir tā sajūta, ka bez tās, bez tās kaut kādas pat arī ļoti miglainas izpratnes par trīsvienību, kāda man bija pirms kāda laika, man dzīve vispār kaut kāda būtu savādāka. Noteikti sliktāk, ja viņi vispār būtu. Es pat uzskatu, ka man tā dziesmu dzirdēšana tika iedota kā tāda mājas rotaļa, kā mierinājums man bija. Vecāki bija šķirušies, kaut kādā brīdī es ļoti slikti jutos. Es slikti jutos no kaut kur 8,5 gadu vecuma un nepilnos 11 gados. Es sāku iet arvien vairāk sevī. Es biju no tiem vairāk sevī un es daudz zīmēju, kaut ko lasīju, vēstures grāmatas. Un tad man bija arī parādījās savējās melodijas. Es varēju fantazēt savus dziesmas un zīmēt. Es izdomāju grupas. Zīmēju viņus un taisīju viņām, piemēram, viņu kaut kādu greatest hits. Toreiz bija tāda populāra, parādījās Latvijā arī ārzemju grupas, kas izpildīja to pašu Beatles popūrijas. Un es galvās atdarināju popūrijas, izdomāju savu grupu un taisīju viņai popūrijas no viņu populārākajām dziesmām. Mans paši izdomātām. Tā bija tāda ļoti brīnišķīga, viena no rotaļām spēlēšanās, tāda, ko es varēju mājās darīt 4 sienās. Un es domāju, tas tā neradās gluži tāpatās. Man tā gribas domāt, man vismaz tā gribas domāt, ka tā dāvana man no augšas. Jo tas man ļoti stiprināja, ļoti mainīja man dzīvi uz labo. Un vai tev ir bijušas domas arī par citām reliģijām, vai arī tu vienmēr biji stiprs tieši šajā virzienā? Stiprs šajā virzienā es nekad neesmu. Stingrs. Es nepareizi pateicu, atvainojos. Arī ne stingrs, vienīgā, ko no tā informācijas klāsta, kas man ir, man tā trīsvienība šķiet vistuvāk. Es ticu tam, ka viņa vistuvāk patiesībai. Un atkal jautājums saistīts ar dziesmām. Vai tu esi kādreiz domājis rakstīt, atklāt kristīgu mūziku? Domāju, ka nē. Lai gan man ir... Es diez vai mācētu par tādu. Man tādas vēlmes nav, diez vai es arī tādu mācētu, bet man ir tāds katoļu radio Marija Latvija. Un tad, kad viņi radio tapa 15. gada kaut kur nogalē, tie radio dibinātāji palūdza man izveidot viņiem džinglu. To radio džinglu un atsevišķu džinglu jauniešu pārraidēm. Un tur tad, ja tā var teikt, tur džinglā dzied Radio Marija. Es nezinu, vai es atbildēju, laikam nē. Nav man tā, lai gan viena dziesma man ir no mūsu albuma Uz karstām oglēm zem degošām zvaigznēm. Tur noslēguma dziesma ir arī, ko kādā brīdī es viņu izdzirdēju, man vispār šķiet, ka tā nav mana. Kaut kā pēkšņi sāk skanēt un dikt tādās visādās toņkārtās, kas man nav raksturīgas. Un es viņu pierakstīju, un tur pašās beigās tikai viens vārds Marija. Un tā dziesma, ja tā var teikt, pa dziesmu tur visu laiku ir tikai tā dzied, un beigās viens vārds Marija. Un tā dziesma sauc Karaliene, kas ir domāts Māras zemes karaliene. Un, ja mēs esam pie šāda tik dziļi nonākuši šajā intervijā, tad tavai mūzikā ļoti bieži var dzirdēt dažādu filozofiju, emocijas, kā tu pats teici, tā ir lielākā daļa no tavas mūzikas. Tad paskatīsimies tieši uz šo vektoru.
Skatoties no tagadējas pieredzes, kā tu varētu aprakstīt, ko tu varētu pateikt par savu dzīves ceļu? Viņš ir bijis brīnišķīgs, paldies Dievam, ka man tāds ir bijis. Es esmu ļoti bagāts cilvēks. Tieši šīs pieredzes dēļ. Joprojām liels smuļķis, bet ļoti bagāts smuļķis. Un vai tu esi apmierināts ar to, kur tēt esi? Absolūti. Vai ir kādas lietas, par kurām tu nožēlo, vai arī par kurām nekad nedarītu atkal, ja tev būtu tāda, par kuras tu nekad nebūtu darījis, ja tev būtu tāda izvēle? Jā, tas ir kaudzēm. Tas ļoti daudz tāds ir. Bet vai tas bija nepieciešams tavam dzīves ceļam un attīstībai? Jā, protams. Viss ir ar nodomu. Ko es teiktu par tādu teicienu? Es tev piekritīšu, protams. Es domāju, ka katrs mēs esam paredzēts. Es ticu tam, ka katrs mēs esam paredzēts ļoti konkrēts. Un tad, ja mēs nebēgam no sevis, tad mēs tos konkrētību sākam iepazīt. Tas ir paredzēts mums katram. Iepazīt sevi. Un ko tu varētu teikt? Vai tu esi iepazinis sevi? Un vai tu esi apmierināts ar to, kāds tu esi tagad? Pēc visiem šiem gadiem, pēc visām šīm grupām? Tik, cik es esmu, cik saprats pie sevis uz doto brīdi, tik es varētu teikt, ka uz doto brīdi esmu vairāk vai mazāk apmierināts. Kaut kā savādāk, tu forši man jautāji, un tā es jau zināju, kā šito varbūt pagriezīsim ārā. Jā, var. Kāds bija? Tu tā forši pajautāji sākumā. Aha, pašā nē, tikko tavs pēdējais jautājums, kāds bija? Tātad, un tu saki to, ka mums katram ir jāiepazīst sevi. Un vai tu esi sevi iepazinis? Un vai tu esi apmierināts ar to, kāds tu tagad esi? Es esmu vairāk vai mazāk apmierināts ar to, kāds es tagad esmu, izējot no tā, cik es esmu sevi iepazinis, kāds es pieļauju, kādam man jābūt patiesībā. Jebkurā gadījumā es esmu apmierināts ar to, kas notiek manā dzīvē un ar mani. Lai arī iespējams es esmu bezgalīgi gaismas gadus prom no tā, vēl tālu prom no tā, kāds es esmu patiesībā, bet jau ka es spēju par to domāt vispār, esmu tos ļoti apmierināts. Un, oficiālā daļa ir beigusies. Tālāk tikai pēc tam. Un viena no pēcdaļām, kur mums ir plānota, bišku laiks tev pašreklāmai. Tu vari droši nosaukt savējos tuvākos koncertus, kur tu būsi, lai skatītāji zinātu. Ja pēkšņi pēc šīs intervijas viņi sagribētu tevi paši satikt dzīvē, vai arī paklausīties tavu mūziku tieši dzīvē. Linki būs aprakstos, protams, uz mūziku, bet ja gribi paklausīties dzīvē, kādi ir tavi tuvākie koncerti? Tuvākais ir šito sestdien, laikam tik ātri jums tā pārēd neiznāks. Es varu pateikt to, ka lielais koncerts 30. maijā Mežparkā, tur mēs ar Uldi, ar grupas biedriem izpildīsim vienu dziesmu Vēstules. 4. jūnijā Ziepniekalnā tāda pasākuma Stropas ietvaros ir grupas Balvošu pilnu pagalmu koncerts. Un 11. jūnijā Siguldā tur uzstājas literāti un mūziķi. Un 11. jūnija vakarā mēs stundu būsim kopā uz skatuves ar brīnišķīgo rakstnieku Svenu Kuzminu. Viņš kaut ko acīm redzot lasīs no saviem darbiem, un es acīm redzot kaut ko dziedāšu no savām dziesmām. Jūs vēl paši nezināt? Nē, mēs neesam saskrējušies. Bet to mēs noskaidrosim. Svenam vajadzēja izvēlēties, ar kur mūziķi viņš grib būt to stundu kopā. Viņš man pa lielu godīgi izvēlējās mani. Un tālāk ir tāds bišķi jautājums. Tā kā, diemžēl, šajā dienā manai vadībai nesanāca te būt, tad nāksies man pajautāt. Mums ir plānots vasarā daudz nometnes un pasākumi atpūtas vietās, pieņemsim, kā Stārta ciematā, tāds pie salats,
forša vietiņa, kur var atpūsties, padzīvot vienotībā ar dabu. Un ko jūs teikt, pieņemsim par kādu dienu aizbraukt uz turieni? Pieņemsim, uzspēlēt kaut ko pie ugunskura kādā pasākumā? Jā, sevišķi, ka mūsu daļradas grupas Baložu pilna pagalma daļradas pirmsākumos mūsu sauc par, mūsu dziesmas sauc par ugunskura popu. Nē, ugunskura roku. Ugunskura roku vai ugunskura popu, es vairs ne. Ugunskura roku, laikam tā bija. Tad jau tas būtu vēl arī simboliski. Jā. Tā kā skatītāji jūs arī redzējāt, prieks būs tālāk. Jā. Tikai jāzina, kurā dienā, kādos laikos es ar lielāko prieku, protams. Tā kā prieks šo dzirdēt, informācija tālāk tiks nodota, un tad jau kādu dienu satiksiet arī Māri, cerams, satiksiet arī Māri kādā no mūsu pasākumiem. Kā arī ir jautājums par kopēju mūsējo šo projektu, jūs īsumā zinat jau viņu domu. Ko jūs teikt par šo te domu, ka vienot cilvēkus, pieņemsim, kā jūs grupā sanācāt cilvēki? Ko jūs teiktu par šādu internetu platformu, kura var apvienot cilvēkus? Nu, obligāti tā vajag. Ja es ticu, ka ir nemazums cilvēku, kurš šitas jūsu darbs apvieno, un tas ir tikai, un tas brīnišķīgi, tas ir viennozīmīgi labi. Un lai tādu cilvēku būtu, es varu jums novēlēt, lai tādu cilvēku būtu arvien vairāk un vairāk. Gal galā mēs visi spietojam, nu kā minimums spietojam ap kaut kādu ideju. Un pa ceļam uz turieni ir kaut kādi posmi, kas mūs tuvina. Tā ideja un viens otram. Un ko jūs teikt, ja pieņemsim caur šo kopredi sanāk jauna grupa, pieņemsim kādā pasākumā jūs sastopaties, jūs varētu viņai palīdzēt vai arī ieteikt kaut ko? Palīdzēt ar ieteikumu. Nu, tieši tāda arī bija doma palīdzēt kaut kā ar mūzikas virzienu, arī kaut kas tam līdzīgs. Ja viņiem, ja kādam tas interesē, es vienmēr gan iesaku, gan palīdzu. Prieks to dzirdēt. Un kā pašu pirmspēdējo jautājumu operatoram, jo viņš ir roka fans. Ko tu teiksi, operatora kungs, vai tu paklausīsies pēc šīs intervijas Māra dziesmas? Noteikti. Izklausās interesanti. Es nebiju dzirdējis, jo es baigi neinteresēs par latviešu grupām, bet es noteikti pamēģināšu paklausīties un ar plašu prātu. Prieks dzirdēt. Es ceru, ka jūs dzirdēsiet, ja nu kas montāžā uzliksim uz augšu. Bet jā. Un tad pēc pēdējais jautājums samēr Mārim. Ko jūs varētu ieteikt kādam jaunam rock mūziķim, vai arī pieņemsim cilvēkiem, kuri ir tikko uzsākuši grupu? Spēlēt un vēlreiz spēlēt savas dziesmas. Nu, vai tās, kuras viņi uzskata par vajadzīgi, ka viņi varētu viņas izpildīt. Un ar šo te mūsu intervija ir oficiāli beigusies. Paldies jums, Māri. Paldies. Nu, ir laiks man doties. Aizeju pa ceļu klus, man no apakaļ brien sniegā karalīs. Ko vajag tev? Vai gribi, lai tevi iedodu aizpīpēt? Sniegā karalī, sniegā karalī, sniegā karalī. Šodien mēs gribējām pateikt paldies mūsējiem viesim Mārim Švernam, uz kuru sociālām tīkliem jūs varēsiet atrast linkus aprakstā, kā arī uz visām šīs dienas dziesmām, kuras jūs dzirdējat vai arī kuras tika pieminētas. Mēs gribējām pateikt atsevišķu paldies Vistvies vidusskolai par studijas nodrošināšanu, kā arī paldies Vistvies kopredes mēdīju komandai par šī podkasta nodrošināšanu.
Un paldies mūsējiem operatoram, pavisam jaunam, kurš šeit stāv arī aiz kameras. Paldies tev, Ričard Kalniņ, no Vistuvijas tālmācības vidusskolas pašpārvaldes. Podcasts veidots priekš projektu Vistuvijas koprede. Tiekamies vēlāk, draugi!